Tūlīt pastāstīšu, kā nepaveicas BMW īpašniekam ar iepriekšēju servizu, kur nemē ārā ekoloģiju. Tūlīt es visu pastāstīšu, kas bija un kas nebija tajā mašīnā. Vēl tādu stāstu vēl pa manu visu mūžu vēl nav bijis, kad klientam aizvedē mašīnu, izņēma DPF-u, atkodēja ar diagnostiku, ne ar skaneri no vadības bloka neizrakstot un paņēma naudu klientam, atdeva mašīnu, check engines deg, DPFs deg un pat iedeva līdzi DPF-u. Iedomājies, pat iedeva līdzi DPF-u, bet mēs ielikam tikko zondi iekšā. DPFs ir iekšā, programmatūra oriģināla un visas kļūdas deg par DPF-u. Vēl tā nav bijis mums. Varat sekot, mums tūlītās būs pilnējs video tai mašinai, ko mēs izdarījām un kā tai mašinai viss veicas un kā beidzas. Aizbrauca viņš noņemt ārā DPF-u uz vienu kompāniju, kur mazgā vispār to DPF-u. Tātad, ko viņi izdarīja? Viņi izņēma DPF-u un ar diagnostikas iekartu, ar skaneri, ar diagnostikas iekartu atslēdza tipa DPF-u. Uztaisa resetus. Uz paneļa tipa rāda tur 250 000 kilometru, un viņš saka, ka visam mašinam tāpat dara, un visam mašinam strāda, un viss kārtībā nevajag vadības blokā pārprogrammēt. Pateikšu tā, pilnības mulkības. Neviens servis to tā nedara. Ja tu izņemi DPF-u, obligāti vadības bloku ir jāpārkodē. Tādēļ, kad iekšā paneļi deg kļūdas saistītas ar DPF temperatūras sensoru un spiediena sensoru. Tikko pārbaudīju programmatūru, augšā ir nolasīts no mašinas tas baltas BMW fails un apakšai ir no citas mašinas fails programma. Tātad, šeit izmaiņas vispār nav neviena punkta, pilnībā viss oriģināli. Fails ir pilnībā oriģinālais. Tā kā nav neviena switcha atslēgta, neko vispār, kursors ir balts un pilnībā viss toks. Tā kā tāda lieta nedarbojas. Ja tu izņemi DPF-u, tad vajag obligāti pārkodēt viņu arī, atkodēt, atslēgt reģenerācijas sensorius, lai, ja nav DPF-a, priekš kā mainīt spiediena sensorus vai temperatūras sensorus, tad pilnvērtīgi vajag sakārtot. Šobrīd mēs pacelsim to mašinu, pārbaudīsim, vai viss kārtībā ir uz pacelējā. Turpinās, tad tas pats BMW, kur bija nesen tikko citā servizā, nostāvējies ilgu laiku, kur teica, ka izņēma DPF-u ar diagnostiku, izkodēja ārā DPF-u. Īpašnieks nebija pārliecināts tādēļ, kad viņam uz paneļa deg DPFs, kļūdas par DPF-u, kļūdas par EGR-u. Mēs nolasījām failu, pārbaudījām, fails ir oriģinālis. Tagad mēs pārbaudām, vai reāli ir DPFs vai nav iekšā, vai izņemts ārā, no ieslēgiem iekšā un skaties. DPFs ir iekšā. Šitais viss ir DPFs, caurumu nav. Vot šādā veidā citā servizā... Mēģināšu caurums uztaisīt, bet nav līdz galam. Nezinu, ko viņi tur mēģināja, bet no klienta paņemuši ir naudu par paveikto darbu, par ekoloģijas izņemšanos ārā, un cilvēks saprata, ka tur nekas labs nesanāca viņam, un pat neatgrieza atpakaļ naudu, un atbrauca pie mums tagad to visu tikt galā. Tūlīt piezvanīsim klientam, parādīsim, ka DPFs ir iekšā. Tā mašinai tas DPFs vispār nebija noņemts nost. Pat skrūvēs visas vietā un visas lūst nost. Parādīja, ko tu nolauzēji skrūvēs nost. Kas tā par skrūvē? No turbinas augšēji skrūvē, ne? Savienojums ar izpūtēju. Parādīja, otra gala vai viņa jauna vai veca. Veca skrūvē pilnībā nebija atskrūvēts, jo šitas skrūvēs bieži vien bembis tai točno zin pie turbinas savienojums viņas lūst nost. Jau tu mēģināji saļoju viņu, bet vienalga lūst nost, vajadzēs pasvetīt jaunu gredzeni. Tie, kas nodarbējas ar DPF-am, tie apstiprinās, ka tur ir tā problēma, jau šitais bieži lūst nost. Labi, tūlītās ņemam ārā, griežam, programējam. DPF-as ir ārā, un parādīt. Nāc ārā zem mašinā, zem, parādīt, kas ir darīts, kaut kur griezts, metināts. Viss ir smukulītis, nekas visiem nav, iekšā nav, parādīt priekšā katalizatori. Aizaudzēs vesels, nemazgāts, neņemts ārā. Un, protams, no tās puses grūti tagad redzēt, tādēļ, ka jau ar kameru, ar zondi mēs to skatījāmies. Tā kā DPFs ir iekšā, ņemam ārā. Tātad DPFs ir tagad ārā, katalizatori atstājam. Tā kā jums labāk redzēt, jā, katalizatoris ir iekšā un DPFs ir ārā. Tūlītas metinājam, slīpējam un krāsojam. Bez atveršanās vadības bloka mēs jau nolasījām programmatūru. Es pilnvērtīgi atkodēšu ekoloģiju, izkodēsim sensorus, kas ir nevajadzīgi un sarakstīsim iekšā, atdosim klientam pilnvērtīgi darbojošu mašinu, lai nebūtu nākotnē problēmas tādiem kā temperatūras sensoriem vai spiediena sensoriem.
Pirmo reizi mūžam dzirdu, ka tavs saka ar diagnostikas iekartu uztaisot resetus un mašīnā brauks bez nekādām problēmām. Nu, šī tiek daudz gadu strādājot, tas kaut kas ir jaunums, kā saka, dzīvoja un mācies. Tā kā ar diagnostikas iekartu tādu kā launch vai auteļu, tu nevari izprogrammēt pilnvērtīgi DPF-u. Tu vari tikai uztaisīt resetus, anulēt viņu vai atjaunot viņu tam līdzīgs. Bet, lai pilnvērtīgi viņu atkodētu, vajag nolasīt programmatūru, jābūt tādam iekartam kā Flex, Case vai autotuneris, nolasīt, atkodēt pareizi un sarakstīt iekšā tajā mašinai. Tā kā, un mēs tulītās to visu izdarīsim un dosim garantiju klientam, veiktam darbam to, kā mēs daram. Jauku dienu visam! Čau!